Jā, tātad speciāla vēršanās pie visiem Latvijas pedofiliem, pederastiem, visiem pārējiem transvestītiem un transgenderiem. Grūtas dienas priekšā. Redziet, Lembergs jūs uzmeta un ZZS, un tagad mēs stājamies ārā. Pirmā valsts aiz Turcijas pasaulē, kura Eiropas valsts, cerams, ka vēl citas stāsies ārā. Lietuva nekad mūžā vairs šito te sūdu neratificēs, tāpēc, ka mēs stājamies ārā no pederastu un transvestītu un vispārējo transgenderu, un varat stāstīt, ka tas par sieviešu tiesībām izrādās nav. Rekā ZZS jūs uzmeta. Nesam mēs Stambulas konvencijā, un tagad Edgariņš, Pedgariņš un visus 34 deputāti varēs sniegt referendumus. Vēlu veiksmi. Nekad mūžā jūs nesavāksiet pusi Latvijas laukos. Jūs ar sūdainām dakšām dzen projām visas. Jūs nedabūsiet nekādu 51% referendumā. Līdz ar to Stambulas konvencija ir beigusies Latvijā. Ar to arī apsveicu visus tos 5000 idiotus, kas vakar tur atnāca un tēlo. Redziet, mēs šodien 20 bijām un uzvarējām suverēnā vāra apvienību jaunatieši. Es speciāli iznācu ārā Lietuvu ārā dramatiski. Vienkārši es par jums iedzeršu konjaku šovakar. Vaiprāts kaut kāds, kur vispār, labi, ZZS Malačs Lembergs iestājās un pēc 2 gadiem izstājās. Apkaunojums visai pasaulē. Latvija tagad investori nebrauks pie mums, Briškens tur šokā ir, ārprāts Liepājā, tur nezinu, kur tur investori nekādi nebūs. Protams, ka tas visi muļķības investoriem ir pie pakaļas kaut kāda jūsu Stambulas konvencija, un pēc mums tagad visi vīrieši pusnaktī gaida uz ielām jau, kur stāv jau gaida, kad varēs sist sievietes, tagad konvencija nav vairāk. Ja domājies, kāds debīlisma līmenis bija Latvijā ar šo te sūda konvenciju, tas kāds fufels vispār. Es šodien pie Kiviča bija intervijā, vispār, mēs apspriedām, tas vispār kaut kāds rekomendējuši rakstura, vispār, ka pie kājas kaut kāda konvencija, tie, kas sitīs, tāpat sitīs, kas nesitīs, nesitīs. Krimināla likums to regulē, nevis kaut kāda sūda starptautiska Stambulas konvencija. Stambula vien jau ir islāma valsts, Turcija, ja tur nosaukumā problēma jau ir, nafig jums to vajag. Tā kā, lūk, labi, ka šādi notika. Tā ir, jā, ZZS Lembergs Malačs nepārdevās, vai, ar kaut kādiem tur visādiem ucāniem mēģināja, bet pārējie, mēs paskatīsimies, kuri pārdevās, kuri nepārdevās, bet kopumā ļoti labi. Gaidām tagad Rinkas vai Saimas, kurš tas resnais mazais, tas Jurevis, jā, tagad referendums būs, nifigā nebūs, laukos ieskaidro, ka tev vajag kādu pederastu konvenciju, tev vajag pedofili, ja, nebūs nekas, tā kā, lūk, piekus. Man sauc Rudolfs Brēmans, pievienojoties šim te profilam, šī diena ieies vēsturē, es nezinu, kurš jau datums 31. ir kā nokāva pederastu konvencijas Saimā maitas. Bija paredzēts līdz 4 naktī, pusnaktī, pēkšņi negaidīt, visi piekusi jau vienkārši, ja. Nekas, mēs šito tagad Rīgas domē paturpināsim. Uz šī pamata mēs gāzīsim tagad pederastu aizstāvi Klembergu, iespējams, ja, pie reizes arī, davai, kurš tur, kas tur nāks vietā, es nezinu, Kirsi neatbalstīsim ratnieku, davai, saņemies. Nacionāla apvienība, lūdzu, jā, no Rīgas jāizmet ir arī visi šitie pederasti ārā tagad ir. Labi, paldies jums!